Kas ir šis bērns? Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā, kad jau daudzi sākuši aprakstīt lietas, kas notikušas mūsu starpā, kā tās mums atstāstījuši pirmie aculiecinieki un Dieva vārda kalpi. Tad arī es, visam no sākuma izsakojis, nolēmu tev, cienījamo Teofilu, to pēc kārtas uzrakstīt, lai tu pārliecinātos par tās mācības patiesību, kas tev darīta zināma. Mateja un Lūkas evaņģēlija. Kas ir šis bērns? Trāpīgs jautājums. Kas ir šis mazulis, ko redzam uz Ziemassvētku kartītēm, veikalu skatlogos, reklāmu izkārtnēs vai pie baznīcām Bētlemes ainiņā? Kas viņš ir un kāpēc viņš ir svarīgs? Gan Matejs, gan Lūka savus evaņģēlijus ir rakstījuši kā atbildi tieši uz šo jautājumu. Kopā ar Marku un Jāni viņi mums darījuši zināmu Jēzus dzīvi. Viņi runā par Dieva dēla piedzimšanu, pieaugšanu, kristīšanu, par Jēzus mācību, sludināšanu un brīnumainajām dziedināšanām, par to, ka viņam rūp ik viens cilvēks, par to, kā viņš tiek galā ar ļaunumu un kārdinājumiem, par to, kā viņš savu dzīvību atdod pie krusta, lai mūs visus atpestītu no grēka, un tad augšām ceļus no mirušo valstības, lai nekad vairs nemirtu, un visi, kas ticam uz viņu, varētu dzīvot mūžīgi. Kas ir šis bērns? Tas ir Jēzus, kurš mīl tevi un mani, kurš pazīst tevi un mani vārdā, kurš nācis pasaulē, lai glābtu ikvienu no mums. Nākamo 3 nedēļu laikā aplūkosim viņa mīlestības darbus, kuri paveikti mūsu dēļ. Dārgais Kungs Jēzu, atdari manas acis, lai spēju ieraudzīt tavu mīlestību. Āmen!